kur tas mans mazdēls bija saķēris tos politiskos uzskatus un izdomājis sākt pārvācot te tos kazdānzniekus. Nu, nepiekritīs viņi tam. Viņam bija devīs 17 vācieši iekšā un varbūt viens latvietis paliks par vācieti. Nekā nebija. Ko viņš savā virzienā dabūja? Ugunskuru. Tā pili tika nodedzināta. Dzimta tiešām ir ļoti ietekmīga, ļoti liela. Pienāca 1905. gads, un manām mazdēlām viņa nodedzināja. Mans mazdēls gribēja atbūvēties atpakaļ, viņš tika izsūtīts. Aizmuka uz Vāciju, lai izbēgs no šī lielā soda, kas būtu bijis, ja izcieš. Un tur viņš nodzīvoja līdz 1948. gadam. Un attiecīgi visi īpašumi tika pārņemti valsts pārvaldībā. Un tas, kas tajā laikā šeit bija ar galvu, tas izdomāja, ka lauksaimniecības tehnikums būtu pati labākā vieta tieši šai vietā. Man jau vispār pa Fristienu Līveni tā arī turpināja saukt pa baronesu Mantēfeli jau retāk. Nu, es jau negribētu kā viņiem. Ar tiem baroniem Mantēfeļiem saprotat, kā viņus iztulkotu latviski? Monteufeli. Vēl nav vīri.